Reiz pēc suras darba dienas ambiciozā deputāte X Saeimas kafejnīcā pārdomāja savu nākotni. X karoja pēc jaun ieceltā ministra Y portfeļa, un pēkšņi X iešāvās doma iegāzt Y un dabūt viņa posteni. Fuj, kas tas ir pa ministru ar šādu frizūru, turklāt parakstīns man toši ir glaunāks. Reiz, kad uzbarojies Y ierasti aizmiga parlamenta sēdē, ambiciozā deputāte X pielavījās ministram un pārliecinājusies, ka viņš tiešām iegrimis dziļā miegā, sagrāba portfeli un taisījās skriet projām. Taču modrs ministrs stingri turējis pie savas vietas. Oi, pardon. Meitenīti, ja tu atmaksāsi visus manus kredītus, es tev šo portfeli pats atdošu. Šoreiz ministrs runāja taisnību. Viņš nemīlēja savu darbu, bieži nolādējot to un sirds dziļumos pat sapņoja kādreiz tikt no tā vaļā. Taču deputātu barotavas tuvums arvien spēja iemidzināt viņa sirdsapziņu, un viņš turpināja nest šo smago nastu. Bet ambiciozā deputāte X neatmeta cerību tikt pie kārota kumosa. Hei! Tas ir atbildīgs postenis! Pakaļdzīšanās pa politiskās arēnas džungļiem turpinājās pāris nedēļas. Abi sīvi cīnījās par ministra portfeli pielietojot netīras tehnoloģijas, publiski atmaskojot viens otru un bieži debatējot tiešajā eiterā. Ak, tu kāza tāda! Saņem. Bet izrādījās, šis postenis sen jau bija paredzēts kādam citam. Koalīcijas deputātam Z bija stiprākā aizmugure. Losi, došu portfeli. Paldies, ka pieskatīji. Y paspēja šo to sakrāt, bet X palika viņas sapņi un deputāta nožēlojamā alga.